Problem, explain. Nutire, Carcelo, Box, new tire, car fast. Tanques Bosa. Esiet sveicināti visi atpalcēji klausītāji un skatītāji. Esam atpakaļ 31. epizodē, ne? Jā. Tādā pacelātā. Trešās sezonas pirmā epizode. Sanāk, kad 31. Nu, saprot. Bet tā nesanāk. Ja kādam vajag numeroloģiju. Bet mums tā nesanāk. Mums trešā sezona. Mums ir kaut kāda. Trešā sezonas kaut kāda otrā, trešā epizode. Kurš gan vairs atcerās. Bet, Pacelātā garstāvoklī esam atpakaļ. Tādā viegli pacelātā garstāvoklī. Bet jā, esam atpakaļ. Cik gan mēs jau nebijām arī baigi pazuduši. Pārmaiņas pēc patiesībā diezgan regulāri. Priekš nesezonas. Kas gandrīz arī beigsies, jo mēs esam tieši pirms Bahreinas testiem. Mēs ierakstām otrdienā. Mums sanāk, ka rītā jau ir testi. Un rītdien jau sākās testi, tā kā par to arī parunāsim. Jā. Parunāsim par liverijiem, parunāsim par Horneru, parunāsim par baumām, parunāsim par tehniku, parunāsim par F1 Fantasy, par ko vēl. Tas sievietēm, gan jau kā vienmēr. Jā, tas laikam arī būs viss šodien. Es gribēju pateikt, jā, arī visiem, kas mums seko vairāk un ir mūsu čatā, vai arī tie, kas pat nav mūsu čatā, tad piesakieties mūsu atpalcēju Fantasy līga, jo mums ir uztaisīta papildus informācija mūsu WhatsApp grupā. Ja kādam ir informācija, rakstiet mums Instagramā, tie, kas nav grupā, bet tie, kas ir grupā, tie saņematies un uztaisiet savus komandas beidzot, jo mums, man liekas, tur bija 3 komandas, cik es skatījos. Vispār sāksim ar Fantasy parunāt, jo es liku komandu. Oi, paga, tā ir tava komanda tur? Nē, es vēl neesmu saucis arī. Es esmu viens no tiem, kas nav vispār pieskāries F1 Fantasy. Tad ņemiet to un izdariet līdz pirmajam weekendam. Mums ir palikusi nedēļa pa lielu. Jā, atgādināšu, ka mums ir ar naudas iemaksu, tur viss pa naudiņām notiek, lai ir interesi arī pēc pirmā posma. Uztaisīsim arī to parasto līgu, tāpatās kā bija pagājuši gadu, būs viena maksas līga tiem, kam patīk azarts un bija šī pacīnīties. Tur konkurence diezgan sīva. Sīva, tāpēc, ka tur ir džeki, kas sēž un skatās treniņus, un visas treniņus, un pēc treniņiem saprot, kas tur notiek, un tad uzreiz nomaina tos braucējus. Un es arī šogad paņēmu bišķi citu taktiku. Ja es pagājuši gadu iegāju ar tādu taktiku, ka, es jau tur salikšu komandā tos džekus, kas man sirdī tuvāk Ferrari un kas patīk, tad šogad es esmu gājis tādu. Centīšos uzvarēt ceļus, var atklāt vienu braucēju, kurš ir manā komandā, un kurš arī baigi apgrūtinās daudziem šo sezonu dzīvi, jo tas ir Maks Verstapens, ko es izvēlējies, bet Maksam Verstapenam Fantasyjā ir 30 miljoni, kas uzreiz paņem 3. daļu no tavas komandas. Un es sākumā neiebraucu, sāku komplektēt to komandu, domāju, es paņēmu Maksu, un principā man nekas vairāk nesanāk. Man neviens konstruktors nesanāk normāls. Man nesanāk arī 4 braucēji normāli. Tu man jāņem ir tādi 4 diezgan labākajā gadījumā viduvēji braucēji. Bet kas tad ir mainījies šogad Fantasyjā? Tad vienīgā lieta, kas ir mainījusies, 2 lietas pa lielai mainījušās. Viena no tām lietām ir, ja jūs mainat pirms gonkām tos braucējus vairāk par 2 reizēm, tad sots ir nevis 4 punkti, bet 10 punkti tagad pa additional transferu. Okay. Kas ir forši? Ļaus pieturēties pie tavas, nav ko mainīt. Saliec un sēdi, viss. Jā, tieši tā. Visiem mierīgi. Tici, tur īkšas par savējiem. Honestly, tiešām. Jā. Un otra lieta ir tur ir tāds nav negatīvs čips, ko tu varēji izspēlēt, un ja es tagad pareizi saprotu, un ja es pareizi atceros, tad tas čips visus tos punktus, respektīvi, ja tev tas braucējs izstājās, vai kas viņam bija tie negatīvie punkti, tad viņš tos visus braucēju punktus nolīdzināja pa nulēm. Jā. Bet tagad ir tā, ka viņš pa nulēm, tas čips uztaisīs tikai tos punktus, kur viņš savāc tos negatīvos punktus. Respektīvi, ja viņš kvalificējās un dabū punktus, tie paliek, bet ja viņš tur gonkā kaut ko izstājās, tad tie viņam ir negatīvi. Tad nevis negatīvie, bet pa nulēm. Šotu pat iespējams. Tu uzvāries vairāk. Jā, tu uzvāries vairāk, tu dabūni vairāk punktus nedēļas, weekenda kopējā griezumā. Jā, viņš ir iedzīgāks, un tas, ko vēl es atradu internetā pie tips and tricks, tad galvenajā contenderi driveri, kā labākie driveri tiek uzskatīti Verstapens, Leclerc un Hamiltons. Un
Drivers to watch, jeb nepalaidiet garām, ir arī 3 ieteikumi, un tie ir 2 piekrīt, 1 nepiekrīt. No. Viens ir Aleks Albons, kas ir par 7 miljoniem. Nu, Diezgan jā, lētām naudiņām. Nu, pagājušajā gadā viņš bija diezgan labs price performance, tāpēc, kad Williamsam gāja diezgan labi, un tu kā savāc tos punktiņus. Un viņš dominēja savu tā kā tīmēti. Un arī tagad runā, ka Williams tādu uz augšuplējošu trajektorijas mums gribās ticēt, un plus viņam komandas biedrs ir diezgan liels miskasnieks. Un otrs pilots ir Piers Gasly, kas ir ieteikumos, bet es neredzu baigi lielu atšķirību starp Pieru Gasly un Estebanu Okonu, jo Piers Gasly, es gribētu domāt, ka Pieram Gasly ir qualifying vienmēr bijis labāks, bet Okons kaut kā gonkās vienmēr dabūjis vairāk ārā. Jo viņi vienmēr tāpatās, jāapstāsta pagājušā gada standings, bet, ja es nemaldos, viņi ir vienādi apmēram. Tuvu, Jā, un tā kā es burtiski par šo runājam epizodi. Tā kā šis parāda to, cik mums labs atmiņas. jā. jo mums bija atsevišķi. Ne, mēs vienkārši melot negribam. Nu, jā. Un trešais ieteiktais braucējs te ir Lando Norris, bet Lando Norris 23 miljonus maksā, kas ir dārgāk par Leclerc un Hamiltonu vēl. Tas ir gambles uz to, ka McLarenam labi ies, bet teorijā Lando Norris performē diezgan labi arī attiecībā pret savu to tīmētu Piastri. Jā, bet cena ir diezgan arī augsta par Lando Norris, manuprāt. Ja vērts pēc 30 miljonu, 23. 23 diezgan daudz, jā. Tad ir braucēji, no kuriem izvairīties, ir abi Haas piloti. Kāds pārsteigums un Logan Sargents. Un arī kāds pārsteigums. Jā, bet te vēl ir, es atradu, es saku, te ir tāds rakstīns no Motorsport magazīna. Viņi raksta, ka vajadzētu izvairīties no lētiem braucējiem, bet, jā, tā kā, Okay. Bet, te pie ieteikumiem vēl ir Estebans Okons, Guan Yu Zhou un Yuki Tsunoda, kā arī diezgan augstu tiek vērtēta Red Bull vai Kārabu komanda, jeb Racing Bull, kā mēs viņus jā. Un tā pa lielo, jā, tā kā liekat kopā savas komandas, tie, kas nav čatā, atgādināšu vēlreiz, tie rakstiet mums Instagramā, aizsūtīsim jums invite linku uz WhatsApp grupu, tie, kas WhatsApp grupā. Invite links pieejams ir mūsu Instagram aprakstā, noteikti būs arī šīs epizodes aprakstā. Un pasteidzieties, jo ir palikušas 8 dienas, kas teorijā ir diezgan daudz, bet tāpat laikā var aizmirsties visu kaut kas. Un paskariet garām, un tā kā, 8 dienas. Labi, formula ir sākusies, gan jau, ka jūs nepalaidīsiet garām, bet, vienkārši atgādinājums visiem, ka, pasteidzamies. Tur vēl bija rakstīts tajā pašā rakstā, ka ir jāizvaidās no mistake makers. No tādiem braucējiem. Tātad Sergio Pérez atkrīt. Logan Sargents atkrīt, un te vēl ir rakstīts Estebans Okons. Bet pirmā doma, kas man ienāca prātā saistībā ar Alpainu, ir tā, ka viņiem jau tas motors nebija nekad izturīgs, un tagad mēs varam pāriet varbūt tās tālāk pēc sarunas bišķīt par tehnisko un to, kādas izmaiņas mums tad sagaida šajā sezonā, tad atšķirībā no pagājušā sezona mēs jau runājam pirms 2 epizodēm par to, ka būs samazināts motoru skaits. Būs tagad 3 motori džekiem, nevis 4. Visi tie, nevis konstruktori, bet motoru piegādātāji pārveidotos motors, uztaisa viņus izturīgākus, un tad pēkšņi no zila gaisa tomēr tā nenotiks. Viņi pārdomāja. Zini? Bet kurš pārdomāja? Laiks iet, cilvēki mainās, F1 mainās. Bet jā, tu biji vērts tiešām diezgan smieklīgi arī skatoties tos apskatus par tehniskajām regulāciju maiņām. Es tā kaut kā pievēršu uzmanību tam, ka jā, tomēr izdomāju, ka tomēr davai 4. Zinām, ka mēs teicām, ka 3, bet davai, lai iet 4. Bet es pavēru visu kaut ko. Teorētiski, protams, es skatījos F1 ražotu saturu, tā kā nevis no kādiem privātiem YouTuberiem, bet tieši no F1 profila. Un tad viņi jau ļoti labi, teiksim, tā esat to fake intrigu. Un viņi tur teica, ka tas paver tur durvis vaļā. Jā, visas komandas ir domājuši, kā tur optimizēt dzinējus, tur nogriezt nedaudz jaudas, padarīt viņus izturīgākus UTT. Un tagad, kad ir 4 dzinēji, tomēr viņi ķipā varēs kruķīt viņus iekšā. Varēs spiest, jā, bet tas doesn't make sense, jo
tie, kas bija priekšā, tie arī uzgriezīs vairāk. Ok, labi. Nu, jā, Visi uzgriezīs vairāk. Visi uzgriezīs vairāk. Un mazāk izstāšanās. Un ķipa mazāk izstāšanās, kas, ja viņi uzgriež tos motors gaņā, kad arī neko nevajag. No Alpainas vecīgi nopūšās šitā tagad. Alpainam ir, paldies Dievam, vēl viens motors. Ferrari īstenībā varbūt arī. Ferrari. Haas un Alfa Romeo visiem. Dievs, paldies. Botasam tieši viņš tāds pļāviens. Botas tieši bēdīgs. Botasam vienalga. Es saku, viņš bēdīgs. Zini, Botas ir tāds, tipa, Jokic F1. Tikai ne tik labs. Tikai ne Jokic. Tikai ne tik labs, bet tā kā attitude ziņā. Viņš gaida vienkārši, kad beigsies sancība, lai viņš varētu iet pie draudzenes un braukt ar savu rītiem. Vēl tikpat F1 cienīga, kā lai to pasaka, tādā politiskajā ziņā jaunums būs tāds, kad viņš klausās šis arī labs. Tieši tāds tā kā Formula 1 stilā. Tātad, zini, tie parka Fermi likumi, kad tu sākās kvalifikācija, tu nevari mainīt, tā kā tev ir noregulēta mašīna, tā tev ir noregulēta mašīna. Un tu vari mainīt tikai detaļas, ja tev braucējs, nezinu, tur sasit mašīnu, iebrauc sienā, bla, bla, bla. Pret identiskām var mainīt, jā. Tagad būs tā, ka tu vari uzlabotas detaļas likt, bet tikai tādā gadījumā, ja tu vari pierādīt, ka tev vairs vecās nav. Šito paļu bombu Flavio iesludināja dokumentu. Zini, atbrauks tas stewards uz kaut kādu garāžu Strolam, piemēram. Strols atvilkt, nav vairāk veco detaļu. Tagad tikai jaunās palikušas. Viss, jā. Diezgan... Tādu anekdoti. Es atcerējos. Nezinu, varbūt nav pa tēm, bet Lembergam prasa. No kurienes tev tā nauda? Viņš saka, atvilknē. Viņam jautā, tā kā, no kurienes atvilknē nauda? Viņš saka, sieva tur ieliek, Viņš tāds, no kas sievai dod? Es iedodu. No kurienes tu ņem? Es taču teicu, no atvilknes. Jā, tur viss ir apgriezts otrādāk. Tu no atvilknes arī ņems. Tur tā arī būs. Un, jums nav? Nē. Bet vai liks sienās, lai varētu nomainīt? Tā bija pirmā doma, ko es iedomājos. Es domāju, ka nav, šobrīd Formula 1 trūkst tik ļoti ģeniāli domājošs komandas vadītājs. bet es par to uzreiz iedomājos. Tas bija mans pirmais, ko es iedomājos. Un tieši salikās ar to, ka šodien sēdēju savā Instagram profilā un redzēju to video ar Flavio, kur ir greatest strategy ever. Bet tas ir ģeniāli. tā ir, ir komentārs bija rakstīts, ka tā ir visu laiku labākā race strategy. Bet tā arī ir. Daudzi tie, kas spēlē, piemēram, Formula 1 spēles datoru, tie var piekrist man šobrīd. Ka labākais ir dažreiz pa māmajiem iedod, ka tev pakaļā kāds ielido. Un labi, ejam tālāk. Labi, jā, šis bija labs, bet es domāju, ka baigi jau tas neko nemainīs. Bet tāda pielaidīta, zini? Bet lieta, kas kaut ko mainīs noteikti, es domāju, un es esmu priecīgs par to, ka tagad DRS, sākoties pirmo apli, varēs... Šis gan varētu uztaisīt baigo putru. Baigi forši. Maks nevarēs aizbēgt prom 2 sekundes. Redzēs, kas tur to Red Bull formulu, bet principā, it kā tas tam līderim kaut ko, tajā F1 to pozicionē, kad līderis nevarēs atrauties to sekundi tajos pirmajos 2 apļos, bet man liekas, tas uztaisīs tādu mērķi centrā. Forši. Bet vāga centrā jau nē, centrā parasti ir tas DRS train, bet viņi tajos pirmajos 2 apļos tāpatās bija šī izratojās. Tagad viens aplis tur vēl kaut kā, tur vēl nedod Dievs trāpās kaut kāds no apakšējā gala. Nezinu, tur laba kvalifikācija Loganam Sargentam. Tur ir 4 mašīnu avārija. Laba kvalifikācija Loganam Sargentam visticamāk ir beigusies 3. aplī gonga. Tur jau tā lieta. Un iedās tev vēl DRS iedod vēl bet sākumu. Stiprākais izdzīvo un labākais. Bet aizraujošs gongs vismaz, ja tehniski mašīna neturēs, tad... ja tehniski turēs, tad tagad ir braucēja errors. Kas visi iet kopā un patiesībā ar visu to, ka būs lielāka mērķis, potenciāli vairāk avārijas,
Ir arī uzlabot drošības. Tā kā kārkas, gan Halo jāiztur vairāk svars, gan pašai mašīnas šasie, ne šasie, bet tam kokpitam. Un arī F1 to pozicionē tā, ka būs nereāli interesanti, jo visām komandām bija jāpārtaisa tās šasijas, un kas zina, kā tur būs beigās. Visām bija jāpārtaisa. Visām arī ir vairāk naudas, honestly. Gan jau, jā. Bišķi vieglāk ir arī tagad. Tur nav tā. Vēl viena papildus ziņa, kas bija laba, bija tas, ka komandas šogad varēs testēt jaunos braucējus ar 22. gadu mašīnām. Es tikai nezinu, kurā brīdī tas ir, kad viņi varēs viņām... Nē, tur sanāk tā, ka viņi nevar testēt, laikam, pieņemsim ar 20... Kura gads? 22. viņi var braukt. Sanāk tā, ka viņi jau varēja dot viņiem testēt tos FP tur whatever ar tām jaunajām mašīnām. Bet tagad, laikam, ka viņi... Kas tā vienīgā atšķirība ir tas, ka, laikam, ar gadu iepriekš formulām tu arī nevar testēt outside kaut kādu tur oficiālām testing hours. Bet tagad tā 2022. gada mašīna, kas jau ir jaunā reglamenta, tā, ground floor mašīna, viņa vairs neietilps tajā ierobežojumā. Teorētiski var dot tiem jauniem testēt to 22. gada formulu, ķipa kudā, kur gribi, kā gribi teorētiski. Un tā ir tā lielākā... Cik nauda tev ir, jā? Jā, un cik tu gribi, lai viņi ir gatavi, un tad teorētiski viņi var gatavāki, vismaz šīs paudzes mašīnai var kāpt iekšā tos FP2 un parādīt kaut kāds varbūt labāks rezultāts. Tā ir tā. Es gan tur nezinu, kas ietilps tajos braucējus, kas var testēt, bet F1 tajā tur video droši, kur arī tu skaties, tur viņi minēja tos jaunos braucējus. Vai tas nozīmē arī vai tā kā vecos, vai tikai tie jaunie? Bet, gan jau, ka tikai jaunie braucēji. Jā, tāpat izdomās dienas beigās kaut ko citu, varbūt tās. Alonso startēs, jauno braucēju. Kā bija? Bet Alonso paliek jaunāks. Tas pasties uz bildēm, piemēram, viņš paliek tiešām jaunāks. Viņš eidžo otrādāk, jā. Un vēl pēdējā ziņa, vēl priekšpēdējā ziņa, kas arī ļoti, ļoti svarīga, ir tas, ka tagad liteki būs daudz smagāki. Tie, kas tos lītakus taisa, tie ir uztaisījuši, BPS vai kā jūs? BBS. Garši viņi uztaisīja viņus smagākus, lai var vieglāk ar apmelēm tikt galā braucēji. Un dubliniekus sāks testēt sezonas vidū. Tas pagaidām tikai. Bet tas stulbi. Varēja jau likt viņus virsū. Un ja mēs pārējām pie liverijiem, tad šogad, par ko ir tā intriga vislielākā, tā mašīnām ir tas, ka, laikam tā nav vislielākā, bet viena no lielām intrigām ir tas, ka atšķirībā no pagājušās sezonas, tās mašīnas nav daudz mainījušās, mašīnas ir mainījušās, bet reglaments nav daudz mainījies, bet viena lieta, kas ir mainījusies reglamentā, ir tas, ka tagad būs gaisa ieplūdes caurumu var uztaisīt, lai tiem braucējiem nav tik karsti. Mīkstiem. Logans varbūt varēs nobraukt līdz galam. Interesanti būs redzēt, kā tad šo te interpretēs komandas, jo tur ir, cik es saprotu, diezgan liela rūme, kur izpausties. Viņi uztaisīs varbūt lielāku caurumu priekšā. Jo bija McLarenam bija tas F-duck. Jā. Bet es domāju, nekas tāds nebūs. Bet tas F-duck bija tas, kur braucēja rokas lika taisnēs. Tas bija Ferrari. Tas bija daudziem pēc tam, kur lika roku, un lai taisnē ātrāk tu var ar vienu roku braukt. Tas bija formula, agrāk bija tik romantiska. Jā, tagad tu izrauc taisnes, tev vajag kreiso roku no stūres noņemt uz 3 sotakiem un kaut kur bāzt, taisīt ciet, kaut kas tur tāds bija. Jā, tā bija. Jā. Ferrari arī bija tā, es tieši atceros, ko es Felipe Massa video, vai tur Mās Alonso. Ierakstiet komentārā tie, kas atcerās, kas tāds bija un kā viņu sauc. Bet bija tāds, Petrovs arī brauc un roku bāz, un Šumis vēl Mercedesā, man liekas, arī brauc. Jā. Labi, par tiem liverijiem gribu parunāt, kas tur notiek ar tām komandām, bet es teikšu godīgi, tā informācija ir tik daudz, ka es... Nē. Es domāju, ka par liverijiem mēs parunājam noteikti. Ejam kaut kādā chronoloģiskā secībā. Mēs varam varbūt mēģināt saprast kaut kādā chronoloģiskā secībā, jo pirmie, kas izņēma, bija Haas, cik es saprotu, jā? Jā, bet viņi arī tur datoru formulu uzlaida. Haas pēc labākajām tradīcijām. Man ir apkopots, kā mums patika cilvēkiem, mūsu sakotājiem. Taisīja livery reveal tikai un vienīgi no 3D renderiem. Būšu godīgs, man jau patīk, kā izstāsta tas Haas vismaz tajos datoru renderējumos, ja?
Izstās jau diezgan forši. Tie sponsori tagad nav nekāda fake. Tur monogrāms, sarkanais hās, viss tur pinās kopā, melns, balts, sarkans. Vismaz, paldies Dievam, viņi ir tikuši vaļā no tās pretīgās pelēkās hāskrās. No tās pretīgās zilās. Balts, zilā, sarkanā. Jā. Krievu. Livery. Jā, krieviski liverijas, jā. Tas bija viss sūdīgākais. Mūsu sakot... Lai gan provokatīvs tāds viedoklis. Viņš neizties, tas tik slikti. Man vairāk nepatīk tā ideja, nekā tas izskats. Bet jā. Nekas īsti nav mainījies kopš 2000, salīdzinot ar 2023. gadu. Tāds atslīpētāks varbūt kaut kādās vietās. Bet principā tieši tas pats. Lielāks hās logo sārnos. Wow. Jā, tā kā naskāriem uz pakaļ tiem hās, kur ir. Bet mūsu sakotāji novērtēja Instagramā šo formulu tikpat zemu, cik Red Bull jau no livery. Viņi kožās pa pēdējām vietām, šīs divas komandas livery ziņā. Bet otra lieta, ko es gribēju teikt, kāpēc arī es neiedziļinājos un kāpēc man vienā brīdī bija šī apnika, pagājušajā dēļ sakot līdz tiem jaunumiem tehniskajiem, ir tāda, ka man liekas, ir tik daudz spekulācijas par to, kas būs un kas nebūs. Un tas ir, piemēram, arī Haas. Viņi prezentē šādu formulu. Kamēr tu viņu neesi trasē redzējis savām acīm, tu nezini, kas tur ir vispār iekšā, kas tur vispār būs. Un Haas jau nav vienīgā komanda, kas ir Red Bullam ir līdzīgs pilnīgi stāsts. Viņi ir ķipa, tā mašīna, kas viņiem ir, cik es lasīju, tad būs varbūt tās pavisam cita mašīna, un tad tur ir kaut kāds, viņiem ir kaut kur sharkmouths uztaisīts sānā, tad viņiem ir kaut kāds ķipa zero pods, tad nebūs zero pods, tad tur 3 gonkas tāda, man liekas, tur arī tā viss tā. Bet labi. Labi, par Haasu, laikam par tom tehniskajām lietām ātri, kamēr mēs pabeidzam par to gandrīz jauno livery, ir tas, ka tur arī saka, ka Haas beidzot tur ir risinājis visu šo laiku, tur tās savas riepuēšanas problēmas, UTT, un tad varbūt būs tā kā gatavi varbūt par kaut ko cīnīties augstāku. Un es saprotu to domu, bet tāpat laikā man liekas diezgan bezcerīgi, ka tu vēl joprojām cīnies ar riepu degradācijas jautājumu. Tas nozīmē, ka tu neesi laiku veltījis nekam citam. Saproti? Viņiem ir tā kā... Viņi cīnījās ar Steineru problēmu pagaidām. Jā, viņi tā kā ļoti optimistiski. Labi, viņi neskatās ļoti optimistiski uz sezonas sākumu, bet viņi esot savākuši to formulu vismaz pagājušā gada atrisinājuši tās pagājušā gada problēmas. Un tad tā kā šīs sezonas gaitā viņiem nevajadzētu risināt nekādas problēmas, un tad viņiem varētu būt normāla, teiksim, upgrade tā evolūcija. Un tā kā, visas formulas paliek sezonā ātrāks. Un pēc laikam sanāk, ka pagājušajā sezonā pēc ASV USGP, tas, kas ir Teksasā, United States, Miami, bet Texas Grand Prix, uz kuru viņiem bija tas jaunais package, tad, ar kuru viņi netika galā, un pēc tam to visu tur atlikušo laiku tur stragloja. Ķīpa optimistiski, bet no otras puses, kā jūs teicu, ja tu risini kaut kādas problēmas, tu neturpini attīstīties, un viss pārējais komandas turpina attīstīties. Tā kā es domāju, tur it kā cerīgi, bet turpat arī viņi būs 10. Bet iedomājieties, viņiem tik tiešām tik reti ir tie uzlabojumi, laikam, ka viņiem stress ir, kad viņiem ir tie uzlabojumi. Viņiem tāds, what the fuck, ko mēs tagad darīsim ar tiem uzlabojumiem? Labi, ejam tālāk parunāt par liveryiem. Nākamais bija Williams, kas bija, smuka mašīna. Williams bija labi, jā. Williams bija labi, man vienmēr paticis tas Williams. Es zinu, ka daudziem varbūt nepatīk, bet man liekas nenormāli clever. Tas Duracell Promotions tajā augšējā air intake gaisa ieplūdes sistēmā. Es esmu apņēmies runāt latviskāk, starp citu. Cerams, ka to nevar just. Bet man liekas forši tā formula. Vairāk sponsori parādījušies uz Williams ir šogad lielāki uz sāniem. Tā kā, tas zilais, smuka tā krāsa, tas Williams man pat patīk. Tas viss tā astētika, ka tur tās formas ir bijušas citādākas. Kopumā izstās labi, un Williams arī uz trases izstījās labi. Arī pagājušajā gadā, tā kā tas ir jāņem vērā, jo man... viens ir redzēt viņus, protams, visās tajās bildēs un prezentācijās, bet otrs tiešām, kā viņi izstās uz trases. Un man liekas, ka Williams ir viena no tām komandām, kas izstās labi uz trases, un man liekas, ka šī arī izstīsies diezgan forši. Un kas no tās formulas, viņiem ir tāds līdzīgs, varbūt sānos ir tā kā vismaz tajā prezentācijas formulē, ir tas līdzīgi kā Red Bullam. Jā, bet daudzi saka, ka atkal kur bija tas shakedowns viņiem Bahreinā, ka tur
ka tā ir cita mašīna. Ka tur ir cita mašīna, un ka tur gan ir bildes, kur ir priekšējais antispārns izstāsts jau tāds ielocīts, riktīgi līdzīgs, tā kā Mercedesam jau sāk jau ar šito. Tas izstāsts, ka varētu būt trends kaut kāds. Nu, laikam, jā, bet... labi, cik balstu liktu Haasam? Nezinu, 3. 3? Haas? Nevis formulē liveriem. Nu jā. 3. Kas tur ir izdarīts? Tur jau nav nekas izdarīts. Par ko? Par to, ka tu noraksti pagājušā darba savu darbu noraksti? Nu, ko tad Ferrari tev ir vienkārši viens? Ferrari ir... Saprot, Ferrari visus paņēma ar to, ka Ferrari ir the same, but it's not the same. Tā ir tā pati, bet nav tā pati. Un vēl, kas man besīja viss, kas melnās krāsas liek, šitām oglekļus, šitām sūdu. Tad jūs bet viņi, saproti, tu esi tā kā komanda, kurai sava identitāte, savu identitāti necieni, un tev ir svarīgāk uzlikt kaut kā karbonu sūdu, cik tev to krāsu ietaupi tur? 0,00 sekundes. Nu, tas ir tāds bombas, ja tu sāc kļančīt jau šitā. Tas ir tā kā kapeikas kļančīt, man liekas. Tas ir kā aiziet ar čomu paēst, tas tev nopār kolkristu un 29 centus tu man paprasi. Nu, kas sūdu? Labi, no vienas puses, jā, no otras puses visi grāmi metrs, un ja tavā liverijā... Jā, bet izdari to, kā Mersis izdarīja. Mersim ir konča mašīna. Konča mašīna. Haas izstāst pēc, nezinu, Haas izstāst, Haas izstāst pēc Haas formulas. Haas nav ātrs neizstāst. Viņš, saprot, svarīgi ir tas. Viņš pēc traktora izstāst. Bet svarīgi ir, lai tā mašīna izstāst ātra un forša un tāda stilīga un moderna. Piemēram, Williams. Piemēram, Alpines tāds pats sūds kā Haas. Viņiem ir smuka krāsa kombinācijas, atzīšos. Ļoti smuka krāsa kombinācija. Bet viņi ir diezgan traktorīgi. Jā. Un tas pats ir ar Alfa Romeo. Alfa Romeo vispār izstāst pēc mašīnas tādas, kā 40 gadnieks pusmūža krīze ir izdomājis, tagad būšu stilīgs. Un kas ir tās lietas, kas man jāizdara? Jā. Modernas krāsas. Krāsas, kas šajā pavasarī ir modē. Tā, zini, vēl bubble tea var iedot braucējiem un veipu kaut kādu. Un, jā. Šis ir mūsu braucējs tagad, bet mēs tev aizskrējām pa visām, es aizskrēju pa priekšu. Labi, ejam tad Williamsam, cik tu dod? Williams forši, man liekas, kaut kāds 7 iedod, jā. Viņi gan saka, ka viņi tur implementē to veco old school tipu, bet es viņu neredzu. Viņi nav vecais Williams, bet ķipa jau ir zilais vecais Williams. Tur trūkst baltais. Balto aizstāja melns vienkārši. Tad diezgan līdzīgi. Ar balto aizstāja melns. Īstenībā diametrāli, pilnīgi diametrāli pretējas krāsas. Labi, ejam pie visu nemīļākā krāsojuma, es domāju. Kick Zauber, F1, steak, whatever. Bācis tagad izklausīšos galīgi slikti, gan jau. Bet nav tā, ka, piemēram, skaidrā tu skaties uz viņu un saproti, ka pilnīgi sūds, bet, piemēram, tu izdzer kaut kādu, nezinu, tu izdzer 6 saliņas, tev viņi sāk jau patikt vairāk. Varētu tā būt. Nē, zinks ir. Tur ir vecais labais teiciens par tām sievietēm, ka nav neglītas sievietes, bet ir, cik tu var izdzert. Jā. Kroč, šis varbūt nebūs populārs viedoklis. Davai, Krista, šāvaļā. Man patīk. Zini, ka pēc tam, ka viņi citādāk. Un labi, tur tas melnais ir diezgan padaudz, un viņi arī ir diezgan tās jaudīgi pieņēmuši to karbonu liverijas taupot svaru. Viņa īstās interesanti. Un, tas viss, tas imidžs, ko viņi būvē ar to Kik, kas ir tā streaming platforma, kas ir itīgi Gen Z, supermoderna un vai ne, tā kā streamings. Tas ir burtiski Ninjam, kas ir populārākais tur streamers, vai vismaz bija vienkārši zilu mati. Vai ne? Un aptuveni tāpatās ir īstās tā formula. Ieliksim fucking jaudīgāko krāsu, ko mēs vispār varam iedomāties, tas ir neona. Un, saprot, viņi ir paņēmuši tādu supermoderno, superjauno tādu virzienu. Un tas viss man kopumā nepatīk. Jo, īstās tā tūmāču, visas tās neona gaismas, kaut kādi dūmi tajā bildē prezentācijas. Why do we need it? Bet man interesē, kāds iztīsies trasē.
Jo trasē tas varētu iztīties diezgan interesanti. Un es pagaidām uz to arī balstos. Un šo liveriju, ņemot vērā to, ka mēs visi čīkstam par to, ka Red Bullam tāds pats, esam tāds pats. Šis ir kaut kas jauns. Šīs varētu būt. Vai man patīk tā zaļā krāsa? Nu, nē, viņi man spiež acīs. Bet, man liekas, būs stilīgi un liek normāls. Tādu sešnieku. Nu, principā jau viņš nav slikts, tas krāsojums. Viņš izskatās, ja tu esi kādreiz spēlējis, nezinu, šitās visas datorspēles F1. Kā ģenerika krāsojums, jā. Tad tu izēji un šitādi 5-gadīgs puika parasti uztais. Pirmais krāsojums, tā ir sūdīgākā mašīna, ko tu vari dabūt bez mazai spēlē. Zini, tā, ka tev nav uz telefona naudiņas. Pirmā mašīna šī tāda, no kuras tu gribi censties tikt pēc iespējas ātrāk vaļā. Zini, kas pietrūkst? Neona gaismas apakšā. Zini, tā kā... Tagad jau mēs runājam kaut kādu tur spīneri. Spīneri un... Nakts gonkās viss tur. Nav arī pirmā gonka atkal nakts gonka. Droši vien ir, tāpēc, ka tur karsts. Ja mēs uzliekam bišķīt ledus kaut kāds apakšā. No Ikea paņemam, sapērkam. Un tāda gan būtu jaudīga. Vienkārši F1 ar neoni, ar lediem apakšā. Ne, zaļa komanda laikam pietrūka, zaļā krāsa, bet... Jā, jo nav 8 Martins. Jā, pareizi 8. No 8, jā, bet 8... Bet... es nezinu, es vienkārši saku par sevi, man iedod tādu vaibu, piemēram, Astons man iedod tādu vaibu no Alonso, Lawrence Stroll, ka tur ir pieauguši džentlmeņu mašīna. Pilnīgi cits, jā. Šis ir tā kā Ben 10 kaut kāds sūds pilnīgākais, man liekas. Tā kā, jā, kudos un forši, ka jūs uztaisījāt jaunu liveriju, bet kaut ko citu, jā, un tikai tāpēc es varētu ielikt, piemēram, 4 vai 5, ka ir sekmīgs mājasdarbs izdarīts. Bet tā diezgan tā. Redzēsim. Vērtēsim, kā iztīsies strases, un tad, bet tur būs hit or miss. Bet, tu salīdzini šito mašīnu, kaut arī to pašu Mercedes, tev nolikšu tā divas mašīnas priekšā. Viena ir gaumīga, viena ir atstrādāta, otra viena ir eleganta. Tāpatās kā Aston Martin. Viena izstās no plasmasas saskrūvāt. Šī tiešām izstās no plasmasas saskrūvāt, jā. Labi, kas tur tālāk ir? Alpine, to be fair, kinda patīk. Ja pieņemsim, šī būtu viena no retajām mašīnām, kas ir ar to carbon livery, kas taupa to krāsu, būtu diezgan prikulīgi. Jo pieņemsim, atceries, kad bija tā ēra, ka visas formulas bija krāsains, un tad ienāca Renault ar to melno ar dzeltenajām svītrām. Viņam bija vienkārši reāli melna formula, un tas bija vēl tas laiks, ka krāsojies atstāja pliku. Kuru? Melno dzelteno? Tad, kad Rikijs bija. Tas Renault, jā. Tas Renault. Un tā izties stilīgi. Un šitā jau ir tāda moderna krāsa. Tur tas rozā ar to BWT sponsoru un Alpine zilo. Žēl, ka viņi bišķīt ir pazaudējuši to Alpine zilo. Bet, man liekas, es ceru, ka būs vairāk rozā. Jā, es arī. Un daudz arī bija notīzots tas kamuflāžu rozais deguns, ko viņi vienkārši sanāk apčakarēja bišķīt sekotājs savus. Testos varbūt būs. Cerēsim. Bet arī es nezinu. Man patīk krāsas salikums, man patīk izstāsts, man liekas, smukāk pat nekā iepriekš, bet es saku, man tas melnais baigi. Man pat daudz melnais tajās visās komandās, un man tas ir, bet tāpēc, ka tas ir tāds, cik tu tiešām ietaupi tur, tas ir, man liekas, tik stulbi tas ir. Mēs cīnāmies par 100 daļām un 1000 daļām. Es tev piekrītu. Es spēlēju Devil's Advocate un gan jau, ka pietiekami, lai viņi to darītu. Ja tā mēs. Jā, bet tev neliekās, bet tas ir tāds tā kā pēdējais, tā kā čīpšots. Tev, zini, tu esi jau viss, tu esi uz ceļiem, tu jau esi nogurs, tu esi piekauts un tev vēl kaut kas jāizmet, tu vēl polām iemoc tādu, zini? Tas ir tāds, tā kā, tas ir tāds bišķīt zem savus cieņas, bet mūsu sekotāji novērtēja diezgan labi. Ir jau viņa smuka tā, ja tu atzīmo visu to pār. Es saku, ir ok, jā. Es pat, vizuāli viņa noteikti ir smukāka nekā, kaut kāds septīnieks, tur patās pie tā Williams, viņa tā
tīri atzūmoja no tā, ka viss, viņi ir simpātiski. Tās krāsas, viņas ir jautras, bet viņas nav tikpat uzmācošas kā tam steika komandai vai kika. Bet man pat liekas, ka šīs krāsas ir modernākas un stilīgākas. Viņas gaumīgākas, viņas labāk arī iet kopā. Jā, nekā tas... Tas tāds arī tik banāli, tipa kik tur. Saprotu, kā prime energy drink, tipa. Tāds bērniem. Par tehnisko Alpine man īsti nav ko teikt. Es domāju, ka turpat, kur viņi bija, tur viņi būs, nekas arī nav mainījies, un tā formula... Mēs jau runājam iepriekšējā epizodē par to, kur mēs ko liekam, ko ceram, tāpēc, ka zin kā, Bet arī par viņiem nav nekas jauns. Tā kā par daudzām komandām visu kaut ko gosipo par tiem tehniskiem jauniem, par Alpine izņoto livery, un visiem tāds, melna. Jā. Move on. Nākamais bija Racing Bulls. Visa kešepa. Tā ir vienīgā komanda, ko mēs neuzlikām Instagramā uz aptauju mūsu sekotājiem. Jā, mēs tur nogulējām, bet principā stilī. Bet, jā, man liekas, ka laba. Un atcīt apakaļ to Toro Rosso veco, kas 1 gadu bija. Jā. Man patīk tas baltais. Es jau arī teicu, ka pagājuši gadu man... Racing Bulls patika sezonas beigās ar to sarkano, ka viņiem ienāca. Šeit tas zilais bija šī tāds indīgāks, plus vēl tas zaļais cash-up logo. Bet viņš atcīt to Toro Rosso, tas ir Toro Rosso krāsa. Plus sarkanais un... interesanti. Un man liekas, ka es visu laiku pieminu to, kā trasē iztīsies. Man liekas, šito mēs točni atpazīsim. Nebūs tā, tā kā pagājuši, kad tur bija kas tur brauc, es neko nesaprotu. Tur ķipa Alfa Tauri, Haas vai kas tur vēl. Tad šitā ir tāda signature. Tur ir zils, balts un tās līnijas ir pietiekami lielas, lai tu viņus identificētu. Balts, zils, sarkans atceist labais. Austrumu kaimiņu tāds salikums. Vienīgais tas zaļais cash-up, tur uz tā spoiler bišķi nevietā, bet tas tā. Jo priekšā viņi baltus uzlikuši. Redzēs. Tur jau vēl viss kaut kas arī sezonas laikā var pamainīties, bet... Tas tagad tāds melnums. Zini, ka tā ir magoņu bulciņu, un tā paliek melns solbos. Tu vari viņu višķīt tā kā, Bišķīt piekur. Tas jau tā vērtība, kā cilvēki nemazina. Taisnība, jā. Taisnība. Bet šī ir laba. Šī ir arī 7-8 manā vērtējumā. Par pašu formulu redzēs. Pagaidām izstās būtiski pēc pagājušo gadu Red Bull. Labi. Next up. Aston Martin. Bet, ja bija šī atgriežamies, salīdzinot ar 2023. gadu sezonu. Vispār dienu pret nakti. Jā, dienu pret nakti. Tas gan forši. Astonam vispār nekas nav mainījies pa lielo, viss pa vecam. Astons nekas konceptuāli nav mainījies, noslīpētāks dizains. Šī ir tāda tā kā iPhone ģenerācijas tāds updates. Bija šī... marģināla izmaiņas, ļoti mazas un vienkārši noslīpētāks dizains. Šeit arī viņi ir padomājuši par to. Man patīk, ka komandas domā par to, kā formula iztīsies kadros, kurus tā kā filmē sacensību laikā. Jo te var redzēt, ka viņa kad būs kadri no priekšas, viņa iztīsies zaļa. No visiem citiem aspektiem. Tāda melna. Reku sāni ir, no sāniem būs perfekti zaļa, bet viņi ietaupījuši vietu tur, kur neredz kameras. Kas clever. Man tādas mazās detaļas patīk. Daudzi varbūt atkal teiks, ka tur melns, tu pārāk tumšs vai kaut kas tāds, bet man liekas diezgan šis nav tik traki melns, tā kā man liekas. Jā, tu redz, tur tiem sidepodiem augšā ir noņemta krāsa. Labi, izstāst laikam, ka pagājuši gadu arī bija tā. Valvoline gan izstāst stilīgāk nekā tas ar Aramco. Ar Aramco? Viņiem ar Aramco vēl joprojām ir vēl joprojām tas sponsors, jā. Ko tu nokašojuši? Pārkašojuši ar Aramco? Da nevar jau visur uzlikt. Nē, no aizmugurēs spārns parasti ir tāds, ķipa baigais. Tā, labi. Kas tur ar to Astonu ir? Kaut ko tur Alonso, grib būt pirmais uzvarētājs, baumas, ka viņš tur uz to Mercedes varētu pāriet, un ka viņš izskata, bet viņš sākumā grib pastīties, cik tur tas spējīgs tas Astons būs. Redzēs, jā, tad par Mercedes neko nevar zināt. Kaut kādas baumas tik pieminēts, bet, jā. Who knows. Labi, ejam tālāk pie... Labi, mīļākā komanda. Ne tikai mana, bet viņa arī mūsu sekotāju balsojumā bija visaugstāk novērtēta.
Man tiešām bija vienīgais, kas uztrauc. Labi, Ferrari ir diezgan konservatīvi bijuši savā mašīnas izgatavošanā šogad, kas līdz ar to man gribās teikt, ka, zin kā, man iekšēji bažas, ka viņi nebūs tik ātri, cik es ceru. Un cik varētu gaidīt. Vienīgais, viņi ir atrisinājuši to, ka riepas noveduma motors tagad būs arī izturīgāks, bet tāpat kaut kā bišķīt liekas, kad... Kas tur bija? Nu labi, jā, par liveriju pēc tam parunāsim par to suspension piekari. Bet, jā, nu par liveriju. Nu, liverijas, es saku, kāpēc man patīk, tāpēc, ka tas pietrūkst Red Bullam, ka tev ir tas pats vecais labais liverijas, bet tu viņu bišķiņu citādāk padara. Tas ir tas pats, bet cits. Un tam tev katru gadu ir, ka jāpiekrīt. tev katru gadu vismaz kaut vai tās divas strīpas, baltā un dzeltenā. Tev vismaz ir kaut kas cits, un tad reizsūti ir braucējiem citādāki. Un tāpat tās visi zin, ka tas ir Ferrari. Nu. Jā, viņi ir sarkani, bet ar tādām detaļām. Es laikam, ka tev piekritīšu, jo šogad Ferrari patiesībā diezgan liela, priekš Ferrari diezgan liels izmaiņas. Jā. Bet man patīk vairāk vecā. Viņa maina. Jā, tāpēc, kad viņa tur melna un sarkana, viņa tāda gaumīga, un tā ir raibāka. Lai gan viņa ļoti izstāsta līdzīga McQueenam. Trešajā filmā. Un daudz pat spekulē, ka tur tas SF aizmugurē viņš izstāsta pēc 95 no augšas skatoties. Tur bija, ka es mēģināšu varbūt atrast un aizsūtīt tev. Tur bija salīdzinājums ar McQueenu. Man liekas, ka tas ir trešās filmas liverijas. Nu, tur tās detaļas, tas balti dzeltenās svītras. Līdzīgi. Nu, forši. Un tas fons cipariem. Nu, viss kaut kāds tur detaļas ir atrasts tāds, kas izstāsta riktīgi pēc Zimens McQueena. Par ko, protams, es priecājos. Nu, šis nostalģijas vārdā man ir noteikti kaut kāds deviņnieks. Plus, ka viņi kaut ko pamainījuši arī, patīkam tā. Nu, forši mašīna, jā. Viņa gaišāka ir izstāsta. Viņa tāda, es nezinu, tāda pozitīvāka. Sainsam par godu tas zeltenais vienkārši ielikts. Nu, varbūt, jā. Piemiņas sezona. Ko tu gribēji par to piekarst? Te es varbūt sapsīšos, kurš ir pushroad un kurš ir pullroad, bet... Viņi nenomainīja. Un viņi ir vienīgā līderu komanda, kur nav nomainījusi. Visi pārgājuši uz to konceptu, kas bija Red Bullam. Pushroad vai pullroad, honestly, Google that. Bet... kāds iegums Ferrari, laikam labāka vadāmība zemu ātrumu līkumos, bet ir diezgan, kā viss pārējais komandas to skaidro, kad aerodinamiskais iegums no tās otras piekaras veida ir lielāks, tāpēc arī viss pārgājuši uz to, un tas man neiedvesa baigu pārliecību. Labi, galvenais ir, lai visu saskrūvē uz nākamo sezonu. Šo sezonu vēl būsim. Šito tu vēl noraksti, jā? Būsim godīgi, jā, es vēl norakstu. Kas bija nākamie? Nākamie bija Mercedes. Šī komanda gan man pārsteidz ļoti labi, un te var redzēt, cik ļoti tas melnais ir gaumīgi implementēts, un tas pelēkais ir atpakaļ. Nu, tiešām izstāsta smuka mašīna. Pat ja viņa ir raiba, izstāsta smuka, stilīga, smuka, ātra viņa izstāsta. Tie uzlabojumi arī ir tik tādi agresīvi un tādi drosmīgi. Kā mēs teicām tur iepriekšējā epizodē, ka tur Mercedes 5. 6. un es jau sāku domāt, brīdis. Es laikam esmu idiots. Izstāsta ātrāk. Izstāsta, tiešām ātrāk izstāsta. Un salīdzina šito ar tām iepriekšējām mašīnām, par ko mēs runājam. Tas nevar salīdzināt. Nē, šitā ir tiešām. Viņi ir gan tas melnais, gan svāri ietaupījuši, gan atstājuši to Silver Arrow nostalģijas vārdā izstāst pēc McLaren 2000, kurā tur 5. 6. gads, ja tas ir kaut kāds stiepiens, bet... bija šī tā augšķi. Un zini, ko man atcīt atpakaļ ritīgi? E-formula. Nē, tu biji fair. Sabojāji, tikko es gribu visiem. Nē. Ziniet, jo E-formulām bija tas tāds trīstūrēnais, tas purns, un viņi tā arī darīja ļoti daudz, ka nokrāsoja to augšu, un tad to sāns atstāja tumšs. Izstāst ļoti līdzīgi. Bet šeit ļoti tāda gaumīga, zini, melns sudrabs, tas Petronas zaļais, plus Nikī Laudas sarkanais, tas keps. Kepons. Kepka, jā, tas vēl joprojām kā piemiņa. Zini, tādas mazās detaļas, man ļoti, ļoti patīk tādas mazās dizaina detaļas.
Tā kā Ko Horneram par godu? Ja Horner izmetīs no Red Bull. Šī, manuprāt, ir noteikti labākā. Par ko? Ja Horner izmetīs no Red Bull, tad atpakaļ tos snuķus liks mašīnām priekšā. Tāpēc pimps viņš ir. Jā. Nu, jā. Šī ir mana favorīta livery no visiem. Jā, man arī. Pilnīgi Mums noteikti. arī nobalsoja daudz, jo cilvēki arī pozitīvas atsauksmes, bet bišķi mazāk nekā Ferrari. Vienkārši No, Ferrari vīrus. vienkārši fani ir. Ferrari, vīrus. Ferrari, jā. Nu, un kādas domas par to pašu Mercedes? Normāli, forši viss kārtībā, labi. Mēs jau izrunājuši esam epizodē tos tehniskos pirms tam, kad mēs tur taisījām. Tagad ļoti labi izstāst forši. Smuki redzēs, kas būs tur to priekšējo antispānu vai nenobanos. Vai... Nenobanos, laikam, sapratu, ka pēdējās ziņas, ko es lasīju, ir tas, ka viņas cipa, atbilst tehniskajiem regulējumiem, varbūt neatbilstam kaut kādam, kā to nodefinēt, tipa sporting regulation vai kaut kas tāds, nu, zin tas, tipa, ka tur, kā tur, es neatceros, kā to sauc, bet, nu, tipa, džentlmeņu vienošanai neatbilst vai kaut kas tāds, bet, nu, mēs zinām, cik F1 džentlmeņu vienošanās ir nozīmīgi. Tāpat tās kā neapdzīt, ja tur qualifying outlapos un visā tāds ir, bet nav. Tā kā, un ko tu minēji arī par to Williamsu, ka viņiem tas priekšējais antispāns arī tās līdzīgs Mercedes konceptam. Es domāju, ja viņš strādās, tad drīz visiem jau būs tāds. Visiem tā arī būs, jo cik es saprotu, tas nodrošina labāku gaisa plūsmu grīdai, tas priekšējais spārns. Bet ietilpst tajās regulācijās, nu, tad lielāks downforce uz šiem high speed līkumos, bet visur pārējo, tad viņi ir gatavi sacrificeot. Nu jā, labi. Nebija McLarens pirms Red Bull. Man liekas, ka bija. McLarens. Man liekas, viņš tā vēl bija rekur. Pirms vispār Mercedes viņi bija. Bet, viņiem bija tas dīvainās launch. Viņiem bija kaut kāds, ka viņi izlaida, un tad vēl izlaida, un to izlaida, un tad vēl kaut ko izlaida. Nu, McLarens troļo internetu, starp citu, riktīgi. Jā. Un viņi tur, viņi ļoti, nu, tā kā blūro kaut kādas detaļas no tās formulas, un neļauj uzminēt konkurentiem, kas tur notiksēs. Bet visi tā dara. Red Bulls taču arī to, ko viņi parādīs, nebrīnīšos, viņi atbrauks pilnīgi citu formulu uz to Bahreinas testu. Labi, McLarens man ļoti patīk. Nekas diži nav pamainījies, manuprāt, bet atstāts tas oranžais. Diezgan melna. Man patīk tie stulbēji Google Chrome ļiteki ar krāsainiem tiem tur sūdiņiem. Visi tie sponsori forši. Nu, būtu prikulīgāk, ja viņi pamēģinātu kaut ko tādu riskantāku. Velo, protams, sponsori visiem kam patīk iemesties. Nu, man kaut kā šis liverijs atsit pilnīgi identisks liekas ar šito Zauberu, kas tur vēl, un Alpine. Ķipa tev ir 3 sūdīgākās formulas, tikai tur ir krāsu pamainīt viņām. Ir oranža, zila un zaļa. Nu, līdzīgs, jā. Sliktākās 3 mašīnas, piemēram. Ir līdzīgs, jā, koncepts priekš nokrāt. Man kaut kā tā... Nē, man patīk. Viņa izstās salīdzinoši ātri arī pārmaiņas pēc. Tāds zem izstās. Bet tas uz tā, ka viņi melni ir vienkārši uz tā fona, viņi tā kā saplūst. Nu, jā, es neesmu fans personīgi, bet... Melns oranžs ļoti... Orange is the new black, un tad viņi apvienoja abas jaunās krāsas vienā. Tā kā... Un tam mums paliek pēdējie Red Bulls, jā? Paliek Red Bulls, jā. Nu, arī par Red Bull daudz visu kaut ko runā. Par Red Bull liveriju nav ko runāt. Nav, nekas nav mainījies. Nekas nav mainījies. Sponsori tajās pašās vietās ir pamainīts. Varbūt, kas es mēģināšu. Man stāv šobrīd priekšā, es redzu, kad ir nomainījies sponsors. Pirmais ir Visa. Zooms ir pabīdījies vienu uz leju. Cashups tagad ir. Cashups tagad sponsorē to patiesībā. Tas būtiski ir Red Bull komanda. Bet labi, jā, pamainījušies kaut kādi mazie sponsori, bet visi ģenerāli sponsori tajās pašās vietās no priekšas, no sāniem identiski. Visinteresantākais ir tā, kas man un kas visiem acīs ir tas, tie ragi, kas ir uztaisīti nevis ragi, bet tie, kur tas halo tiek pagarināts. Trapecitāte. Jā, tas gan liekas interesanti, un tas liekas super bailīgi man, jo Adrians Ņūjs taisīs to mašīnu, un zinot, cik viņiem daudz bija laiks, un cik viņš ir agri viņu sācis, tad, Līdz laikam jau, ka tas strādās.
Bet arī, cik es esmu lasījis, tad tur ir, nevar saprast kādas mašīnas. Es jau vienreiz teicu, ka pirmās 3 gonkas laikam būs cita mašīna, pēc tam viņiem būs cita mašīna. Jā, ka pēc kaut kādām 3 gonkām nāk kaut kāds jaunais update package. Nevar saprast, kas tur ir tā kā blurots, kas nav, kas tur tiešām būs. Karoči, skatāmies visi testus, gaidām, kas tur būs. Jo, zinu, kā es arī, piemēram, tagad sēdēju, piedod, kas pārslēdzas no tā Red Bull. Nē, tur nav vairs ko komentēt. Tur par tiem tehniskiem tā arī, kā tu saki. Tur neko nevar paredzēt. Zero pod koncepts iespējams, bet iespējams, ka nē. To jau visi zina, ko mums te. Un es saku, es vienkārši nepievērstam uzmanību, tāpēc, ka tas viss ir tāds, tērēt laiku, domāt, pievērst, bet tāpat tās dienas beigās nezinu, kas tur būs, līdz tas priekškars kritīs tajā pirmajā testā un būs. Jā, līdz pirmajiem testiem baigi grūti prognozēt. Droši vien, ka nākamnedēļ arī ir epizode, kur atskatīsimies uz tiem testiem. Varbūt nebūs stundas, bet varbūt kaut kāda īsāka, bet noteikti jāuztais. Un es vēl mēģināju, zinu, ko izdarīt, es vēl mēģināju tā kā salīdzināt pagājušās sezonas testu laikus un mēģināju salīdzināt viņus ar gonku kvalifikāciju laikiem, lai saprastu, varbūt kaut kāda korelācija datos. Droši vien, ka nav, ne? Pilnīgi nekāda. Jo ātrākie 3 braucēji, kas bija Bahreinas pre-season testos, ir Peres, Red Bulls, loģiski. Otrais bija Hamiltons un Mercedesu. Bet atcerēsimies, pirmajā gonkā qualify'ā Ferrari izlika viņus, un Astons vēl pat bija ātrāks. Piemēram, Alonso ātrākais aplis bija aiz Magnusena, aiz Tsunodas, aiz Bottasa. Trešais ātrākais aplis visā pagājušajā gada testos bija Valtteri Bottasam ar Alfa Romeo. Un, ja mēs salīdzinām 3. dienas testus, kas bija ātrākie apļa laiki, tad Sergio Perez nometa pussekundi kvalifikācijas rezultātam, un Verstapens nometa daudz, tur sekundi pusotru. Gandrīz 2 sekundes ātrāks bija. Zin kā, tāpēc kaut ko te tā kā kaut ko, man liekas, vienīgā lieta, kam jāpievērš uzmanība testos, ir komandu radio, intervijas, kā izsakās tie piloti pa mašīnu, skatīties, kurš tur delfinē, kurš tur vibrē, bet visādi citādi. Skatīties, lai paredzētu, kurš būs cik ātrs, vispār nē. Es laikam, ka piekritīšu tie testi, ja tev nav tur tās inside info, ir tāds vairāk informatīvs, nevis informatīvs, bet vairāk kā paskatīties, izklēdējošs saturs. Atpakaļ ir formula, paskatīties uz mašīnām, paskatīties, kā tur izstās viss. Esam nocietušies, baigi ātri paiet tas off-seasons role. Baigi ātri. Jā, patīkams uztraukums. Vēl viena lieta, kas ir Drive to Survive būs. Šo piekdienu. Jā, interesanti. Verstapens it kā atgriežas, bet tajos visos bildēs, promo materiālos Verstapenam tikai kāju un ķiveru varēja redzēt labākajā gadījumā kaut kur. Es aiz šīs garlaicības pagājušā nedēļa šito Netflixā pa NASCARiem nostījos. Diezgan interesanti bija, bet neaģitēšu tagad NASCARs, nesākšu. Bet tiešām iesaku pastīties. Ka tu lejuplādēji NASCAR spēli. Bļāmēns, bet diezgan interesanti, ja tā godīgi, ja tu iedziļinies tajā visā pasākumā un kas tur notiek un kā tur, viņi tur pa tām simdaļām finišē, tā kā ir intriga, ir līdzīgi kā MotoGP, tā ir zemāka klase, tev tur neizsaka neko tie braucēji un neko tās trāsas, bet tagad tu sāc bišķīt sekot līdz tam un tev sāk kaut ko sāk izšķirt tādas rases kā Daytona, tur, piemēram, vai Talladega, un tur tie braucēji kaut kādi, ko tu sāc iepazīt, un tas, kā viņi tur tiešām brauc, kaut vai tas, ka viņi tur vecīgi pagājuši, kad tur kāvās uz trases, ir tas video, kur viens otram pa purnu sit, un viņiem tie radio, un tās intervijas ir tāda, ka viņi lamājās trīsstāvīgajos vārdos. Un tas, kas pietrūkst, formulē riktīgi, formula ir nopulēta, skaista, visi tur puikas brauc. Viņi taču nevar tur lamāties. Tur rēsni tādi, kābani tādi, kaut kādi, tādi, jēņķi. Tā kā MotoGP jau arī itāļu karstasinīgie džeki tur sitās nost un viens otram tur. Un tas pats ir NASCAR. Es iesaku pastīties tās 5 sērijas. Ja tiešām nav ko darīt, tā kā man bija tiešām nebija ko darīt, un ja būtu iznācis Drive to Survive nedēļa ātrāk, es ticamāk nestītos to NASCAR. Bet tiešām tu sāc skatīties un ievelk iekšā, un tas liekas tik interesanti. Un vakar gan viņiem bija Daytonā gonka, bet man sūtīja linku tēvs, bet tur sākās 11:30 vakarā.
man jāiet gulēt, un tāpēc arī es neskatos NASCARs. Tāpēc neskatos Viņi NBA. ilgi arī ne 2 kaut kādas 2 stundas. Man liekas, ka pat 3 viņi tur iet, viņi tur riņķo, un tur visu laiku ir yellow flags, un tur visu laiku kāds citās sārā, un tur viss ir. Mēģinās pilnīgi, jā. Nu, tāpēc, ka tur ir primitīvi viss. Nu, tur var arī augstumu noregulēt pa lielo mašīnai, un tad vienkārši dragā, un viss no tevis atkarīgs pa lielo, kā tās riepas savāc un vispārējā. Jā, es kaut kad man izmet diezgan tagad jau regulāri NASCAR onboards, jo viņiem sākusies sezona vai kas? Kāpēc? Viņiem, man liekas, tagad sākās pirmā gonka bija. Ok, jo pēdējās nedēļas pusotras griezumā nenormāli met ārā tos NASCAR video, tur mērci, un tos onboards es pastījos. Zinu, kā es biju skatījies, bet tagad, kad nav tas F1, es arī biju šīt vairāk teorētiski pievērš uzmanību, kaut vai man vienkārši vairāk saturs rādās sociālās platformās. Tie onboard diezgan jaudīgi, ja tu vēl saproti, ar kādu ātrumu viņi dragā. Un visi tur blakus kopā. Viņi tur bija, tur tā, visi rindā un blakus. 200 ar kaut ko tur gaņāties, un viņas vibrē, viņi tur vāc, viņas it kā. Viņi tur knapi, un tagad tās riepas sāk pazust, viņiem tur vispār ir... Tev blakus vienkārši betons sienu. Labi, jāgriežas pa kreisi tikai, bet Bet tā jau nav visur, jo tur ir, tur ir super speedway, tur ir speedway, tur ir mazās, tur ir iela trases, kur Kimī brauca batonu un šitiem visiem. Starp citu, Juans Pablo Montoya baigi dominēja tajās visās trasēs. Jo baigi atšķirās arī tur. Un tas arī ir interesanti. Zin kā, formulā tās visas trases ir, jā, šitie ātrie līkumi, jā, šitie lēnie līkumi. Tur ir, ovāls atšķirās no trases, kā trases. Diezgan normāli. Tas tagad spēlē hoķi, un tad nākamajā dienā tev jāspēlē lauku hokejs vai florbols kaut kāds, piemēram. Labi, bet tas tā. Uz atsvedām, ja kādu aizķer. Bet vēlreiz piesakieties Fantasijā reģistrējuma komandas. Like and subscribe, piesakojiet Instagramā, sezonas sākās tulītās. Tā kā mūsu paliks tikai vairāk. Cerams, jūsu arī. Un ieliekat laiku komentāru. Ja tu nostājies tik tālu, tad noteikti ieliekošu to podcastu. Ko viņi varētu ierakstīt komentārā? Komentārā varētu ierakstīt jūsu māmas vārdu. Labi, paldies, ka mēs par sievietēm parunāsim. Pašās beigās. Tev vēl kaut kas piemetināms? Labi, paldies, ka skatījāties. Sakoju līdz formulai tiekamies. Jā, paldies, čau! Tā.